Ēras Painants minirallija kausa sezonas 4. posms salainajā Liepājā. Minirallijas kārostā ir gandrīz 100 dalībniekiem uz starta līnijas. 6 ļoti viltīgos ātrumposmos noskaidrosim šī gada uzvarētājus. Un arī mēs, Radio Teo rallija ekipāža, esam gatavi jauniem piedzīvojumiem. Turklāt mums ar Matīsu ir nopietns uzdevums – jāaizstāv kopvērtējuma pozīcijas. Svarīgas sarunas starp ātrumposmiem ir neatņemama rallija sastāvdaļa, bet tikko ieslēdz kameras, viss tāda klusa paliek. Eņģeļi! Nestāstīs jau noslēpums. Nestāstīs jau viss noslēpums, pareizi domāt. Tas labākās sēņvietas jau nekad nevar. Kas ir tā panākumu atslēga karostā, jo segums ir ļoti viltīgs, mainīgs, tur prasmēm jābūt ir ļoti augstā līmenī. Man labs pilots. Bet bez labas stūrmaņa arī nevar rallija ātri pabraukt. Tā ķīmija ir, tad ir labi. Par cik pirmo reizi braucam? Ļoti interesanti. Pirmā pieredze, jauna pieredze. Un mājas sienas palīdz? Gan. Zin kā, tu ierauc uz skatītāju pūli, tur liekas, bišķiņ tāds papildus adrenalīnu iedod, bet gribās mājas optāt līdz galam, teiksim. Gaļi, kādas darbības instrumentiem, Pārvilksim ratus, lai viss čotka. Jā, visam jābūt līmenī. Oskar, jūs laikam esat F1 bišķi patrenējušies. Jā, kopā te ar konkurentiem. Mājās, citi taisno rokas, citi trenējās riepas mainīt. Nu jā. Pirmie 3 ātrumposmi aizvadīti, kādas sekmes? Pārāk labs, lai būtu patiesība. Tik labi. Man liekas, ka jā, negribu teikt, kas, bet ir labi. Pašam neticās. Mērķis tāds bija, bet mērķis līdz galam tika. Nu, draugi, es skatos, jūsu mašīna ar katru mini ralliju pārtop par nopietnāku ralliju tehniku. Es saprotu, mājas darbs ir izdarīts. Negluži, mašīna ir sagatavota nopietnāk, jo mēs baigi nenopietni braucam. Mums ceļš pa šauru, mēs vairāk pa grāvu raujam nekā atkal pēdējā pilsēta karosta mums bija. Pabaidījām skatītājs, braucam grāvim otru pusi. Ok, bet galvenais, ka līdz galam. Līdz galam, pagaidām līdz galam, te sāk atkal atdalīties detaļas, bet pagaidām līdz galam. Trakas lietas te mini rallijā karosta reizēm sacensībās gādās arī šādi te kolēģiem neliela skāde. Pašiem viss kārtībā, bet tas smukais Subaru vairs nav tik smuki. Kungi, kas atgadījās? Grūti pateikt. Galva bija lejā, man personīgi centos turēt tempu, bet izslīdējām. Vai var pilots atzīt, ka beidzot ātrums pārsniedz meistarību? Visu laiku pārsniedz, jā. Pārāk ātra mašīna un pārāk kaifīgs dops. Gribējās ātrāk un likas, ka kaut kāda saķere ir, bet pēkšņi pazuda. Pirmais kūlens dzīvē? Jā. Nu, ar to arī mēs tev apsveicam. Paldies. Labi, ka pašiem viss kārtībā. Mums ir pusstunda, lai aizlīmētu un braukt otru lapli. Nu, parasti saka, vienreiz karjerā tomēr ir jāapgāžās. Vienreiz. Un to plānu tu esi izpildījis. Te cilvēks skatās, kas ir palicis pāri no riepiņām. Jā. Ir vēl materiāls, ko strādāt. Nu, tieši tā. Lūk, jau labi. Un otrā pusē? Lūdēs. Tu šitās vēl vesels ziemu varēs nobraukt. Tieši tā. Gribās ātrāk. Laika varbūt nav tie labākie, bet zinu, ko uzlabot, kas uzlabot, kā uzlabot. Tagad brauksim otro reizi, cerēsim labāk nobraukt un galvenais, lai tehnika tur. Klausies, Niktā, es saprotu, ir jābrauc rallijā tikai putekļus notīras servis parkā un viss mals tālāk. Nu jā, apmēram, jā. Zin kā, pareizi jau ir braukt ar prātu. Mēs pirmais aplis bija tāds, ka sapratām, lai rotari netiktu aiztikti un riepas, lai soda sekundes nedabūtu. Galvenais jau izbaudīt vasarīgo dienu un to pašu adrenalīnu sajūtu, zin kā. Mēs kopā ar Stūrmanu Dināru tā kā kaifojam.
Kopumā kāda iespēja par karostu miniralliju Liepājā? Īsti nav komentāru. Mums tas viss ir pirmo reizi. Otro reizi bija pagājuši pirms mēneša bija Talsi, kur bija tikai grunts. Šobrīd ir Liepāja, mums viss ir jauns, mums viss katrs līkums ir jauns, tāpēc mēs izbaudam, apskatāmies, kas ir grāvju otrā pusē, padzinājam skatītājs, braucam atpakaļ uz ceļa. Viss ir superīgi, ideāli. Jā, te kolēģis brauc tik ātri, ka tēteris no BMW sāka pazust. Jūs kaut ko esat pazaudējuši trasē? Nē, mēs bišķiņ nometam svaru, lai ātrāk iet priekš. Tā, kāpēc motoru pārseks ir vaļā? Bišķi pa siltu motoru, viņam paliek rudens beigās, vasara, tas nav bembis, to nemāk. Kas ir tas, kas paķēra tajā mini-rallijā vispār iesaistīties, sākt braukt? Ir draugi, kas pamudina vai vienkārši pēkšņi izdomā? Ir reku kolēģi, draugi, kas pamudināja ļoti. Arī tas, ka tepat pieejams tāds salīdzinošs rallijs, tev nevajag mašīnu, kas ir tur pentiem tūkstošiem būvēta. Tā mašīna ir sastēlēta vienkārši pāris vakaros garažā ar detaļām, kas bija pieejams. Un jā, tas, ka pieejam brīvi un tepat tuvumā, tev var saprast, vai patīk, nepatīk. Saka, šito visu vajag darīt? Jā, ja ir iespēja pamēģināt, tad noteikti iesaku. Tagad skatāmies Ērstpainants mini-rallija dienas momentu. Labais šķetirpetons šaurāks. Roters no labās. Brot augšā. Roters no labās. Ērstpainants mini-rallija kausa sezonas 4. posms ir veiksmīgi noslēdzies. Tagad atliek sadalīt kausus, un mēs ar jums gatavojamies jau sezonas noslēgumam oktobrī Biķernieku trasē Rīgā. Tiekamies!